Ja jūsu dzimšanas datums, tātad diena, mēnesis un gads kopsumā līdz vienciparam skaitlim sanāk cipars 2. Tas nozīmē, ka jūs esat jūtīgs, emocionāls cilvēks, un jums ir svarīgi arī šī otrā puse, lai būtu tieši tādi paši emocionāli un jūtīgi, lai būtu šī te dvēseliskā saskaņa starp partneriem. Kas jums traucē attiecībās? Protams, aizvainojumi, bailes, ka jūs pametīs, visādi bloki, kas ir izveidojušies attiecībās, ko jūs esat novērojuši ģimenē starp vecākiem, klusēšana, noslēgšanās sevī. Divnieki ļoti labi spēj nolasīt otru cilvēku, un ja jūs, piemēram, ieiet telpā, un jūs jūtat šīs enerģijas, kādas ir tajā sabiedrībā, un tikpat labi jūs jūtat arī, teiksim, ģimenē, kad jūs atnākat mājās, un ir kaut kāda vai nu spriedze, vai ir kaut kādas pozitīvas emocijas, jūs to ļoti labi spējat just, un ja jūs vēl to trenējaties un spējat nolasīt, jūs attīstat šīs savas spējas, tad jūs vispār varat pārvaldīt tātad šo telpu, un ja jūs esat sieviete, tad jums ir vēl jau vairāk šī spēja harmonizēt šo visu. Bet, protams, pie tā ir atsevišķi un īpaši jāstrādā, un divnieciņiem ļoti patīk šī te pieskaršanās, sarunas, mācieties nevis noslēgties, bet mācieties izrunāt un stāstīt un pastāstīt par savām vajadzībām. Vienkārši vienvārdu sakot, runājiet ar partneri, pasakiet, kādu jūs redzat ideālu partneri priekš sevis un ko jūs sagaidat no otra partnera. Bet vairāk jūs varat uzzināt, ja jūs pieteiksties tagad, kad es apgūšu dziļāk, jo šī ir tikai virspusēja informācija. Jums ir katram unikāla programma, ar kuru mēs atnākam. Bet šis, ko es stāstu, ir tikai tā pati virsotne. Visdziļākais ir apslēpts jau dziļāk, jo katram ir unikāla programma, ar ko mēs dzīvojam.